Sveiciens visiem! Mani sauc Dāvis, es esmu Intelify vadītājs. Un pēdējā laikā, un arī īsnībā kopš Intelify pirmsākumiem, mums ir aizvien vairāk un vairāk jautājumu par ēku automātiku. Un bieži vien ejot iekšā ēkās, mēs saprotam to, ka patiesībā tas pamatcēlonis klientu problēmām ir tieši automātikas jautājumi. Tāpēc mēs nolēmām šo podkāstu epizodi tieši veltīt ēku automātikai. Man studijā ir viesis Ralfs. Sveiks, Ralf! Sveiki! Pirms mēs sākam runāt un iedziļināties šajā tēmā, mazliet vairāk pastāst par sevi, ar ko tu nodarbojies, no kurienes tu nāc, kāpēc tu tieši nonāci šajā specifiskajā nišā un kā tu no tehniskā pārvērties par strateģisko. Jā, tas ir interesants un kā jau katrā stāstā ir likumsakarības, ir veiksmes jā. Kā ar ko es nodarbojos? Es esmu šobrīd, sevi devēju par BMS inženieri īsumā, taču šobrīd fokusējies esmu, kā tu minēji, strateģisko virzienu. Tas ir procesu un projektu vadība, vairāk tieši pārstāvot klienta intereses un tieši klienta ilgtermiņa risinājumos, runājot un aktualizējot risinājumus tieši pasūtītajai pusē par ilgtermiņa domāšanu par ēku vadības sistēmām kā tādām, kas ietver sevī BMS, kas ir lielākā daļa, taču ir arī citas ēku vadības sistēmas, kas ir arī palīdz eksploatēt un lietot un pārvaldīt ēku. Līdz ar to šobrīd runāsim par BMS, un kas ir arī man pēdējie 7 gadi, ko es darīju. Un kā es nonācu līdz tai nodarbē, tas ir, kā minēju, sākumā līdz ar to savā ziņā apstākļu sakritības dēļ arī, taču visnotaļ tā inženieru domāšana, inženieru puse ir bijusi man spēcīgā. To jau varēja vienkārši saprast no tā, ka man matemātika bija vienkārši mīļākais priekšmets, kas padevās daudz nemācoties. Un tādas lietas kā mājās pats jauc vērā taudības mašīnas, kur izmantoja motoriņus, slēdzu, tur taisīja pats savus lukturīšus un visādas tādas lietas. Tīri skaidrs, kad intereses un arī prieku pēc vairāk spēlējoties, tas viss ir, taču tā interese ir un savu veidu izpratnē par lietām ir bijusi. Un tas sasaistās to, es izmācījos par elektrotehniku tehnikumā, atnācu uz Rīgu un tālāk augstskolā iestājos adaptronikā, kas ir adaptīvās sistēmas, un tā ir viena no nišām, tas ir tieši BMS. Bija jāmeklē prakse. Un šeit nāk tā sagadīšanās, taču, bet katra tā mūsu virzība un katrs mazais solis jau mūs virza, un tās iespējas līdz ar to nāk tam dēļ, kad es virzījies esmu savā ziņā visu laiku uz to, kad meklēju kaut kur sevi attīstīt un kur es varu uzņemties atbildību. Un tas pats ir bija atnācis, kad 2 cilvēki bija sākuši darboties gudrajām mājām. Es ieraudzīju RTU mājaslapā, kur var atrast un redzēt sludinājumus praksēm, pieteicos, un viņi tieši meklē praktikantu, tehnisko konsultantu, tehniskais atbalsts, tehniskais konsultants, bet tas bija atbalsts tieši gudrās mājas sistēmai, ko viņi pārstāvēja Latvijā. Un tad sākās kļuvu nišā, kas likās ļoti, ļoti interesanti, jo tās gudrās mājas tajā brīdī pirms 7 gadiem tas bija jau vairāk tāds karsts temats, kad visur bija tas, teiksim tā, un katrs tas gudrā māja likās tur uzliekt tev vienu spuldzīti, kuram ir Wi-Fi. Tas nozīmē uzreiz, kad man ir gudrā māja, un tad tur ir izveidojies tas haoss šajā nozarē, arī tajā sektorā, kas ir privātais. Un tas sākās viss ar privāto, tad sākā darboties komerc objektos, piedāvāt BMS pakalpojumus. Es biju tas, kas visam izurbās cauri. Tādā ziņā, ka man nebija nekam paprasīt, es biju viens pats, man nebija nejausmas, kur es esmu, kas man sagaida, bet man bija, šeit ir projekts, mums ir jāizdara šis, un tad es pat daudz neprasot, vienkārši domāju, ņēmu un darīju, interesējos, mācījos un veltīju ļoti daudz savu enerģiju, lai izprastu, un tur es iemācījos no pašiem pirmsākumiem tieši par BMS no A līdz Z. Tātad, kā viss sākās, kad cik svarīgi ir izvēlēties pareizos komponentus tālāk, lai jau tas ilgtermiņā, ja tās eksploatācijas no sistēmas ir lielas, tad nedrīkst, piemēram, kaut kādas lietas izlaist. Tur man radusies ir tā lielā pieredze tieši par BMS.
Un, jā, man teica, ka no strateģiskā tā loma mainījās, kļūstot par vadītāju Eho grupu uzņēmumā. Jā, Eho grupu es nostrādāju 7 gadus, biju līdziepašnieks uzņēmuma pārdeva pagājušā gada nogalē. Līdz ar to tas bija moments arī, kad es jau biju sācis domāt par tām izmaiņām, kas bija nepieciešams. Es vēlējos attīstīt citas virzienas, kas ir nostājies tajā pasūtītāja pusē, jo Eho grupa bija kā piegādātājs. Šobrīd ir līdz ar to man izveidots attiecības kā partneri, kad man ir spēcīgs servis un BMS izbūvētājs, kurus pats uzbūvējis, inženieris un visas nodaļas uzbūvējis, zināms, kā tas strādā, un kur esmu piesaistīts. Šobrīd pats būvēju savu brendu, lai dotu un sniegtu to ekspertīzi, ko es esmu iegūstis no industrijā, arī pasūtītāju pusē, pārstāvot pasūtītāju intereses un tādā veidā palīdzot tirgumu jau no pašiem sākumiem. Jā, tad tas ir tāds īsais stāsts, kā es esmu tur, kur es nokļuvu. Ir ļoti daudz vēl aspekti un ļoti daudz kam ir iets cauri, un tas ir tas, kas man iedevis, ir to spēju redzēt daudz vairāk riskus un izvērtēt to laicīgi no gan inženierijas, gan no biznesa viedokļa, tādā veidā pieņemot lēmumus, balstoties uz reālu pieredzi, kas ir bijis, un domājot par to un aktualizējot. Nevis nevis reaģēt tajā momentā, kad notiek problēma, bet paredzēt un iespēju un novērst šo iespēju, lai, piemēram, kādi riski rastos ēkā, un kas ir šajā brīdī, par ko es specializējos. Ok, forši, paldies tev. Es atklāšu, ka mēs ar Ralfu jau esam pazīstami, ja, un tā pirmā iepazīšanās reize bija tad, kad es būtībā zvanīju un prasīju referenci tātad mūsu esošajiem darbiniekiem, kas iepriekš sēdēja pie Ralfa. Un bija tā, ka no industrijas, kā mums industrijā tā modīga ir, kad viens otru tā kā bišķiņ noliek. Ja, man bija tāds atsauksmes par Eho grupu, ka viņi ir šādi un tādi. Un tad tajā brīdī, kad mēs sākām runāt, man tiešām patīkami pārsteidz ar to, ka mums tā saruna attīstījās jau tālāk par automātiku, par ēkām, par to tavu redzējumu, to sapratni par to, kā patiešām vajadzētu strādāt ēkām. Un par to, ka mums ir zināmā mērā līdzīga domāšana un ievirze par to, kur vajadzētu vispār Latvijā virzīties ar ēkām automātikas sektorā. Un tad mēs pa vārdam, tad jau mēs kļuvām vairāk pazīstami. Un tagad esi šeit. Iesākot jau par Latviju un par ēku sektoru kā tādu, varbūt mazliet pastāst, kāda ir tāda esošā situācija tieši komerciālām ēkām saistībā ar ēku tieši automātiku BMS sistēmām. Jā. Šobrīd situācija, manuprāt, globāli tehnoloģiski ir ļoti pozitīva tā viedokļa, ka BMS tiek būvēts katrā jaunā komercēkā. Tas ir kā jau prasība. Tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka tirgus ir plašs no tieši tā viedokļa, kad ir tehnoloģijas jau ieviestas. Taču tas šobrīdējais situācija ir tāda, kas ir tas, līdz kam es nonācu un kāpēc es esmu sācis veidot šādu pakalpojumu, ko es esmu sācis, ir tieši tādēļ, ka nav šobrīd, kas ar to spēja operēt, un operēt nav spējīgi tādēļ, ka tas šobrīd nav pārņemts tādā veidā, lai varētu to BMS izmantot turpmāk, tādā veidā, lai attīstītu, jo tā attīstība ir ļoti, ļoti būtiska lieta tieši, ja mēs skatāmies par ēku automatizāciju, jo sākumā mēs iegūstam datus, jā, mēs automatizējam standarta procesus, tālāk jau mēs attīstam, un tur jau rodās tā lielākā pievienotā vērtība, jo mēs iegūstam datus, kurus mēs varam izmantot tālāk. Un šobrīd ir tā, ka lielākā daļa no BMS netiek izmantot tajā brīdī, kad tiek nodota eksploatācijā, tiek iestīti kaut kādi parametri, un bieži vien tas netiek aiztikts vispār. Nezinu, vai viņš strādā vai nestrādā. Tāda gadījuma arī ir. Atrodās pagrabā un pat nav izvilkuši ārā. Viņi krāj putekļus. Tur ir ieguldīti milz līdzekļi,
Labi, no tāda viedokļa, ka tehnoloģija ielikt, tas nav slikti. Vairāk no tā viedokļa, ka ja ir kompānija, kas ir būvējusi vēl ieguldījusi lielu laiku, lai izstrādātu tiešām, lai pārdomātu tādu rīku, ko tālāk var izmantot, bet tas netiek izmantots, tad pašam jau arī nedaudz ir tāds, ka tad jau nav liela pievienotā vērtība ieguldīt tik lielus resursus, jo tas vienkārši stāvēs, jo tu pārāk sarežģīti risinājums, tas netiek izmantots. Un tur arī ir tās daudzās atziņas par to, cik svarīgi ir arī tam izbūvētājam domāt par to, lai varētu lietot tālāk arī parasts cilvēks, nevis tikai inženieris, kurš izprot un kuram ir zināšanas. Un tas jau tālāk sajiet ar to tirgus haosu, kas ir tālāk, lai ar tiem datiem kaut ko darītu. Un tā situācija ir tāda, ka netiek vispār domāts par datu punktu nosaukumiem, par to struktūrēšanu, par to klasifikāciju tādā veidā, lai tālāk varētu kaut ko darīt ar tiem datiem. Jo ēkā ir iespēja iegūt datus, kurus tālāk var izmantot, taču no tās situācijas, kad tas tirgus ir tik strauji attīstījies un nav tie standarti, nav tā praksa izveidojusies no tā viedokļa, kad pieņemot pārbaudīt tās kritiskās lietas, kas sākumā skaidrs, ka visiem neinteresē, visiem vajag nodot tikai eksploatācijā, pieņemt ēku un uzbūvēt saņemt naudu un aizmirst. Un pasūtījumiem arī nav tā sapratne, ka viņiem ir jādomā par to, nevis, kad šos 5 gadus, kad viņiem ir garantija, tad viņi var nedomāt, neuztraukties, un pēc 5 gadiem sākās lielais, mums nestrādā, mums vajag pēc garantijas kaut ko sataisīt un salabot. Un tad tiek celt augšā visas tās, kas bija notikās pirms 5 gadiem, pusi cilvēki nestrādā tur, kur viņi strādājuši. Kaut kas bija domājis, ka strādā tā, kaut kam atmiņā paliek, es domāju, ka tā nav nekas dokumentēts un rodās vienkārši ne no kurienes no tā viedokļa, kad pasūtītājs arī nav izpildījis savā ziņā savu daļu no darba un beigās tad tiek meklēt vainīgie, nevis tiek meklēt, kā mēs varam šo situāciju risināt un kur vēl ir ilgtermiņā. Jo redzot pasūtītāji, kuriem ir šāds problēmas, viņi turpina būvēt ēkas un ir šī paša pieeja netiek nekādā veidā mainīta. Un tas noved pie tirgus tās lietas, kad parādās spēlētāji, kas varbūt dod lētākas cenas. Līdz ar to jautājums, vai kvalitāte būtu tāda paša, ka izbūvēt citu, jo BMS nav nodefinēts, kādam viņam jābūt. Tādā ziņā, kad es varu ieguldīt 100 stundas, un viens var ieguldīt 1000 stundas to pašu. Nevis tā, ka viņš ir nezinošāks, bet viņš saprot to, lai kvalitīvi to izstrādātu un izanalizētu un izdomātu, ir nepieciešams tik daudz stundas. Tas, kas to visu nav pieredze, viņš paredz mazāk stundas. Viņš pirmkārt vēl ir lētāks tirgu, jo viņam nav pieredzes. Un tur radās tas disbalans, kad pasūtītāju pusē nesot ekspertīzei, viņiem var iedot jebko, un viņi pateiks, jo bildi izstāsta skaisti BMS. Viss ir, kur dati ir, kur var redzēt līknēs, kā izskatās. Un es varu attālināt, izslēgt vēl kaut ko. Un īpaši tas ir bijis vēl 10 gadus, un pirms es vēl sāku darboties tādām sistēmām izbūvētām, kur ir teorētiski sistēmā redzams kaut kas, bet praktiski dzīvē kaut kas nav pieslēgts. Šobrīd situācija, tas ir tas, ko es vēlos mainīt ar savu rīcību, tādā ziņā, kad ar savu pakalpojumu, ko es vēlos piedāvāt tieši vairāk pasūtītājiem. Kas ir tavuprāt, tas cēlonis šim visam? Kas ir tas? Tu pieminēji daudz, tagad pieminēji to, ka ir tāda neizpratne par ēku automātiku. Tādi ir dažādi standarti. Kas tavuprāt ir tas galvenais tā problēma, ko tu centies risināt? Jā, tas, ko es vēlos risināt, ir ieviest skaidrību tajā visā un uzdot pareizus jautājumus sākumā, lai es izprastu, kas ir nepieciešams un kā klients tālāk lietos ēku, kā ēka tiks lietot un kādas ēkas ir pielietojums. Un apkopot šo visu, dodot sapratni par to, ka tālāk, cik tas arī var izmaksāt, ja mēs saliksim pirms izsaukt tehnoloģijas un pasūtītājs ar to rēķinās un saprot, tad tas mēs palīdzam tirgum no tāda viedokļa. Tas, kas uzbūvēs to, ko vajag, jo tiek nodefinēts konkrēts, ko es gribu. Tātad izpildītājs uzbūvēs un pasūtītājs, ja nodrošinās pieņemšanu un izies cauri, kad mēs sarunājam, ka strādās šādi, un tad parāda, ka tas tā strādā un tas process tiešām tiek kvalitīvi veikts. Tas pieņemšanas process. Un tālāk jau automātiski, ja mums ir
sapņu pasūtītājiem, ka tālāk ir nepieciešams servis, tad būs kompānija, kas tam sekos līdzi un turpinās attīstīt. Tādā veidā radīsies gudrāks ēkas, tie dati. Ar tiem datiem sāks kaut ko darīt, un tādā veidā, ja mēs gribam iegūt to energoefektivitāti, tam ir jāturpina tai ēkai skatīties, kas nebija paredzēts sākumā, jo visu ir nianses, kuras netiek izvērtētas un ir nepieciešams mainīt arī laika gaitā. Īpaši vēl laika apstākļu mainībai mums Latvijā, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīti izbūvēt visiem šiem mainījiem 4 gadu laikiem tādu sistēmu, kas pats spēja pieņemt lēmumus, lai tajā momentā spētu pieņemt. Man ir tāds mazliet stāsts no industrijas. Mums tikko bija kaut kāda būvnieku sapulce, kur mēs kā apakšnieks piedalījāmies. Tur bija tāda situācija, kad viss projekts jau iet, viss notiekās, un tad kāds bija veids secinājumu to, ka nav centralizētais kontrolieris uzlikts, ka nav paredzēts, ka būs tāda lielajā ēkā, kur tāda ir office ēka, A-klases ēka, nebūs tā centralizētā kontroliera. Jo redzi, viss jau uz lapas smuku uzrakstīts, tā tad būs automātiskā vadība un viss pārējais, bet kaut kur izpalika tā pati BMS sistēma, kas bija pirmais sarkanais karodziņš šajā pasākumā, un otrs sarkanais bija par to, ka tā tad nebija īsti sapratuši cilvēki par to, ka ir piemēram kaut kādas aizsardzības vajadzīgas, tur piemēram chiller var sasalt vai vēl kaut kas, un tas arī netika uzstādīts. Un tad man tas jautājums, tad, cik es pareizi saprotu no tevis, tas būtībā ir uzdevums no pasūtītāja. Tad pasūtītājiem šis viss ir jānodefinē, bet tas stāsts ir tāds, ka tu esi kā parastais tehniskais direktors Latvijā. Tāda klasika ir tāda, ka viņš, protams, nezinās par ēku automātiku. Kā man to izdarīt, kur man skatīties, kā man nodefinēt to darba uzdevumu, kas man ir jādod tātad tehniskajiem pārstāvjiem, lai viņi tātad attiecīgi uzstādītu tātad pareizi ēku automātiku. Tas ir pirmais. Un otrs ir, kā es varu izvērtēt kompāniju. Mēs loģiski piemēram, arī pērkam mašīnas. Ja? Mēs jau uzticamies. Mēs zinām, ka tā mašīna nesajūgs uz 100 km. Bet dotajā mirklī pēc tā, kā tu stāsti, un es arī zinu pēc savas pieredzes, jo mēs esam bijuši arī objektos, kur ieguldīti vairāk miljonu. Mēs esam vienkārši secinājuši, ka droši vien vieglāk ir ravēt visu nostīju un likt pa jaunam. Ja? Tā ir standarta. Un tu droši vien zini, pa kuru ēkas tagad runāju. Un tad tas jautājums ir, kā to izdarīt ēkas īpašniekam un kā, piemēram, pateikt, vai mūsu tie speciālisti ir atbilstoši profesionāli, ar kuriem mēs iesaistamies tātad šajā ēkas būvniecības procesā. Šajā gadījumā, kā tu pats minēji, tas, kā mēs uzticamies mašīnām, mums ir jāuzticas arī uzņēmumiem, jo skatīties uz to, kā uzņēmums darbojas, kāds ir uzņēmuma tās vērtības un kāds ir uzņēmuma tas biznesa modelis. Ko mēs varam izpētīt no pastāvju puses, lai domātu par to, līdz ar to, kādi cilvēki tur strādā. Tas mēs tādā veidā varam, protams, kaut kādā veidā pārliecināties, taču vienkāršākā veidā ir, tirgus ir šaurs, arī, ja mēs paskatāmies arī ārpus Latvijas un lielākos spēlētājus, un visi cilvēki viens otru zina, un tādā ziņā tirgus runā un tirgu vienkārši būvēt savu reputāciju, veidojot attiecības ar sadarbības ar cilvēkiem, ar kuriem tu uzticies, ir tas veids, manuprāt, kā iegūt un nonākt pie speciālistiem. Un tādā veidā, piemēram, ir tas, ko es vēlos darīt. Tas ir tāpēc, kad es esmu tas cilvēks, kurš kontrolē un skatās, vai tiek nodrošināts attiecīgi kvalitāte un attiecīgs servis. Varbūt es neesmu cilvēks, bet izveidoju standartus. Tas nav tikai par manī, tas vairāk domāts izveidot tādus kā standartus, kādā veidā var izvērtēt par to, kas ir nepieciešams. Pirmais, otrais ir par to, kā izvēlēties, kā nodefinēt tā, lai saņemtu to produktu, ko es esmu pasūtījis, ka es vēlos tā strādāt tā un tā. Un skaidrs, ka tas šobrīd ir visur normatīvi tiek izmantot, visur tiek normatīvi likt, bet jautājums, vai tiešām kāds visiem tiem punktiem kādreiz tiešām iziet cauri un visus izpilda, jo teorētiski jau tie standarti ir šīm te visām sistēmām, taču viņi ir bieži vien vispārīgi vai novecojuši, vai arī vienkārši tieksīši pēc. Man ir ļoti interesanti. Tad, redzi, mēs būvējam ēkas, vairs kā 90. gados logi vairs nekrīt ārā, nekas te nebrūk kopā, tur viss ir sakārtots. Ja? Tad mums ir būvuzraugi, kas ļoti labi kontrolē procesus, un
Un būtībā vairs dumības tādā ziņā vairs nenotiek ēkās. To nevar teikt par automātiku. Un tad man ir jautājums, ko dara būvniecības šajā posmā? Kurš pārbauda ēku automātiski, kad viņas tiek nodotas? Kurš pārbauda, vai tie datu punkti tiek nodefinēti, vai viss iet pēc standartiem? Kas tur notiekās? Šajā brīdī tas tādā tiešā kontrolē nav. Kur būvniecība viņi pārbauda BMS sistēmās kabelizāciju, tātad viņi pārbauda visus, vai viss ir pēc standartiem. Ir būvniecība, kuri ir iedziļināti dziļāk procesos, taču tas nav viņu konkrēts uzdevums, jo no viņiem šis pakalpojums netiek konkrēti pieprasīts. Un līdz ar to tas ir neviens šajā brīdī, kad savā ziņā tas ir tā, ka uz juridiskā pamata balstīts, ka mēs esam līgumiski noslēguši, ka ir šeit darba uzdevums, šeit ir projekts, un mēs esam izbūvējuši, un mēs apliecinām, ka mēs esam izbūvējuši šādu visu. Taču tas teiciskais uzdevums sākumā ir ļoti vispārīgs un ļoti viegli interpretēt var to dažādi, un tad beigās ir atbildi neviens. Okay, tad būtībā sanāk pie esošās sistēmas, kā mums Latvijā ir, tātad tev ir kā ēkas īpašniekam, tam, ja tu sāc būvēt jaunu ēku, tev ļoti labi ir jāsaprot, tātad tehniskais uzdevums ir jāizveido, un ir jābūt kaut kādiem mehānismiem, kas kontrolē, vai šis tehniskais uzdevums tiek izpildīts pareizi. Varbūt savā ziņā es nepareizi pateicu, ka varbūt neviens. Ir arī tiešām kompānijas no pastāvju puses, kur ir arī speciālisti, BMS, kas ir strādājuši, un viņi to kontrolē un pieņem. Taču es runāju par tādu diezgan lielu daļu no vairāk valstiskiem iepirkumiem, kas arī gan iet labo pusi jau. Ir ļoti daudz, kur, bet taču, es vairāk skatos uz vēsturisko pusi, jo šajā momentā pilnīgi neviens arī teikt, tas būtu laikam pārāk, es padomāju, neviens droši vien nē, bet teiksim, tā ļoti liela daļa un pārāk liela daļa. Jā, bet tas laikam ir virspusīgums, kāds tiek skatīts šobrīd. Tas ir laikam vairāk tas, ka tiek virspusējies. Tas ļoti pieksās. Ja kaut kas ir sarkans, tad tas nav labi. Un teorētiski, ja tas ir labi, ja mēs strādājam, viņš parāda, ka kaut kas mirgo un kaut kas nav labi ēkā. Labi, ja mēs pārējām uz to, ka kaut kas mirgo un kaut kas nav labi ēkām. Kādi ir tie tipiskie simptomi, kad iet runa par ēku automātiku? Patiesībā, ka tā ir problēma ēku automātikā. Piemēram, es tā ievedot šo jautājumu, varu izstāstīt no savas puses. Ja mums atnāk klients, tad likt digitālo platformu, mums ir tāda funkcionalitāte, ka tu vari attālināt, vadīt laika grafikus iekārtām, un tu vari vadīt setpoints. Tas ir liels sarkanais karogs par to, ka automātika neeksistē, vai viņa ir un viņa tiek pārvaldīta slikti, jo tas nav digitālās platformas darbs. Tas ir tīri automātikas uzdevums. Un bieži vien pat, ja mēs agrāk to darījām, mēs teicām, hei, mēs liekam šo digitālo platformu, jūs arī varēsiet vadīt setpoints, tad tagad mēs no tā cenšamies izvairīties un skatāmies mazliet dziļāk. Varbūt tā ir tāda automātikas problēma, un to sakārtojot, nemaz šāda funkcionalitāte vairāk nav nepieciešama. Un tad atgriežoties pie jautājuma, tad pastāsti, kā ēkas īpašnieks, viņam tur viss kaut kas notiek, kaut kas plīst, kaut kas neiet, ir augsti, ir silti. Pastāsti, kas ir tie sarkanie karogi, kad viņš var teikt, ok, laikam šī ir ēkas automātikas problēma. Tie simptomi var būt dažādi. Es ļoti vispārīgi, protams, sāku. Ēkas automatizācijas vadība, tas jau vairāk sākās ar to laikam izpratni, kas tad ir tā ēka automatizācija un kādā komputācijā tā ir bijusi. Jo lielāko daļu šobrīd mums Latvijā, kā ir ēka automatizācija, tā ir vairāk kā monitorings, tā nav kā automatizācija, tas vairāk ir rīks, ar kuru es varu attālināt kaut ko, ieslēgt, izslēgt, nomainīt. Tieši šajā gadījumā, kā tu mini, setpoints un līknes temperatūrām grafikus iestatīt. Tas ir tāda veida automātika, tā nav īsti automatizēšana, tā ir vairāk tāds monitorings, un tas BMS šobrīd vairāk kalpo kā tāds brīdinājuma trauksmes sistēmas, un to par automātiku līdz ar to bieži vien daudz kur nav. Un tas, kad automātiski atverās vairāk pados gaiss, tas ir automātika, taču tā nav padziļināta tādā veidā, kad tas ir vienkārša veidā automatizēt, kad mums atverās nedaudz vairāk vārdstvējā, kad mums paaugstinās CO2 līmenis. Tur nav liels tas algoritms nekāds. Un ir tāds viens kāds konkrēts vai kāda tāda konkrēta pazīme, ka tā ir vainīga automātika, ir tikai tad, ja mums nav veidā, kā
manuāli vadīt un iestīt temperatūru setpointu, kad mums ir augsti, mums viss ir pieslēgts pie BMS. Kur mums temperatūra rādās tāda, un BMS termogalva jautājums ir mehānisks vai automātisks. Tad, tas ir skaidrs automātikā, vai tur ir konkrēts. Tajā momentā, cik ļoti automātika ir iesaistīta tajā visā. Jo automāti nevar būt vainīgi, ja ir slikti patēriņa dati, bet viņi ir tā sistēma, kas iedod tos datus un ir apkopojusi. Līdz ar to tālāk jau pateikt, ka tā ir vaina automātikā, gluži nav. Jo automātika ir rīks, kā mēs varam palīdzēt ēku automatizēt, caur kuru mēs varam to automatizāciju veikt tādā veidā. Ja mēs neesam nodefinējuši sākumā, ka mēs vēlamies, lai automātiski darbojās šis un tas, tad mums ir izveidots platforma, kuru mēs varam tālāk attīstot, pieliekot šādu funkcionālu klāt. Skaidrs, ka to jādara speciālistam, jo tas ir jāpieprogrammē. To mēs izdarot, tad mēs attīstam. Un, ja mēs šādā veidā darām, tad automātika īstenībā nevar būt vainīga, jo mēs viņu kontrolējam. Automātika var būt vainīga tajā momentā, kad mēs varam saukt apsvērt, vai mēs viņu kontrolējam, vai mēs viņu izmantojam. Ja mēs viņu neizmantojam, tad mēs varam domāt, automātika varētu būt vainīga. Jautājums, kāpēc? Kā man teica Andris, tātad mans kolēģis un līdzdibinātājs Intelify, kad automātikā, automātikā nesagādā problēmas, tu nezini, ka viņi eksistē, tad viņi labi strādā. Ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Un es gribētu vēl papildināt, ka automātika ir kā nesen no stratēģijas sapulces bija tāds slaids, kur bija zivis ar ūdeni. Ja tas ir kā zivīm ūdens, ka viņš pat nezina, ka viņas ir zivis ar ūdeni, tad automātika labi strādā. Tad tas ir tāds foršie. Ja tu zini, ka tu ņemies ar automātiku un tavā darba uzdevumā tev kā speciālistam vai tehniskajam direktoram, kas atbild par ēku, katru nedēļu kaut kas saistīts ar automātiku, tad tas nozīmē to, ka automātiskie procesi nestrādā. Ja? Tas ir tāds novērojums arī no malas. Jā. Bet, labi, iedomājamies tagad situāciju, kur tagad tas pats iepriekšējais gadījums bija, kurus pieminēja, kur tāda oficiāla īpašnieks, viņš gribēja pārtaisīt tātad esošo ēku, uztaisīt pārklases ēku, izbūvēt tātad jaunas vadības sistēmas, nomainīt iekārtas un tā tālāk. Pastāst, ar ko sākt, ko viņam sākt, kas ir tie pirmie soļi, kā pareizi formulēt problēmu, kā pareizi nodefinēt darba uzdevumu, kādus speciālistus meklēt, ar ko vispār sākt, lai, teiksim tā, viņš ir nolēmis, man ir tagad jāsataisa A klases ēka, un es tagad gribu to izdarīt. Ar ko sākt? Pie esošā tirgus stāvokļa Latvijā, kur mēs zinām, ka bieži vien pat profesionāļiem nevar īsti uzticēties. Ne lielākoties, bet dažkārt tā ir, Jā, mēs it kā iesāk ar to, ka nevar uzticēties profesionāļiem. Jāatrod ir uzticams cilvēks, kuram tehniskā zināšanas, tas ir jebkurā gadījumā. Grūti, protams, ir atrast tam, kuram, ja tu viņu nezini, uzticēties. Un vienīgais, ko tu vari balstīties uz ieteikumiem, tādiem cilvēkiem, kam tu uzticies. Taču kā to panākt, vairāk ir jāsaprot, šeit ir jāsaprot, ja mēs vēlamies panākt A-klases biroju, kādā veidā mēs to vēlamies panākt. Vai tas ir vairāk fokusēties uz energoefektivitātes, vai mēs runājam par komfortu, par dizainu, un kādā veidā mēs vēlamies panākt to visu. Un lielāks skaidrs, ka tas ir energoefektivitāte un jebkurā gadījumā dizains, un tad ir jāapzinās esošo situāciju. Tātad, ja mēs no automātikas viedokļa un šajā gadījumā vienkārši atbildi ir vajadzīgs speciālists, kas spētu to izanalizēt esošo situāciju un ar tirgu esošajiem risinājumiem spēt uzlabot. Patiesībā, ja mēs tā runājam, tad tajā brīdī pat iesaisties tu iegodīgi. Jā, es pareizi saprotu. Tu nostājies. Tas, kā es saprotu, nostājies pasūtītāju pusē, tu esi tas neatkarīgais eksperts, kas tā tad nevelk palagu uz savu pusi, bieži vien, kā bieži automātiskas kompānijas to dara, tad tu esi tas, kas ir pasaka, strādājam ar šiem ekspertiem, strādājam ar šiem profesionāļiem, es zinu, ka viņi labi strādā, šeit mums ir tehniskais uzdevums, šeit ir mūsu iestrādes, un šeit ir veids, kā mēs pārbaudām, ka viss strādā labi. Ja? Tad tas ir tas tavs reāli, tā vieta, kur tu pieslēdzies klāt un sakārto tātad esošo sistēmu. Sapratu tevi.
pastāst bišķiņu vairāk to savu pieeju sīkāk, ja mēs esam ievadījuši šo sarunu šajā tēmā. Kā tu sāci strādāt, teiksim, kāda tavu pieeja, kā tu iesaisties, kā tu sniedz patieso vērtību un kā tu vari, teiksim, atšķirt, teiksim tā, un kā izskatās tava sadarbība ar ēkas īpašniekiem. Pastāst mazliet vairāk. Tad es iesaistos tajā momentā, kad ēku īpašniekiem trūkst sapnis, ko darīt ar situāciju. Un palielam tas ir šajā brīdī, kur es esmu sācis, ir pasūtītājiem nav kas palīdz. Pasūtītājs savā ziņā šobrīd ir tas, kad pasūtītājiem ir situācija, kad viņš nespēja tur kontrolēt, kur nespēja kontrolēt un nespēja kādā veidā iespaidot, jo viņš ir piesiests kaut kādai kompānijai, kas ir uzbūvējis iespējams, vai arī citādi. Un man pieeja sākās ar to, ka es izzinu šo situāciju. Tātad ir jāsaprot visu kopējā situācija no tā viedokļa, kas būvē, kad būvē, ko būvē, kā tika, vai kādi procesi bijuši. Tātad mums pacelt augšā visu dokumentāciju, kas ir bijusi, tādā veidā, vai ir kaut kādas dokumentācijas par pieņemšanu, kas tika pieņemts un kas tika prasīts. Tad izzinām visu situāciju no paša sākuma, tad izrunājam ar to, kā tiek organizēta darba šobrīd, vai ir kaut kādas apkalpošanas bijušas, vai ir tas dokumentēts, jo tas ir svarīgi tādā veidā, ja tas ir vēl garantijas jautājums, lai tas varētu, teiksim tā, ja kaut kas ir noticies, tā ir avārija situācija, kad ir jāpalīdz saprast, kurš šajā ziņā jāmeklē vainīgais. Taču būsim godīgi, jāsaka, kā ir vai ne. Jā, šajā gadījumā jāmeklē vainīgais, tad izzinām. Bet, ja mēs runājam par situācijām, kad man jau ir ēka un man ir BMS, un tad, kad ir tā otra, tad, kad man ir ideja, es būvēju ēku, tad man vajag BMS tam dēļ, ka tas jau ir prasība. Un tad iesaisties, lai no pieredzes saprastu, ņemot vērā to, kas viņiem ir, kas viņiem šobrīd, ja viņiem ir kaut kādas ēkas, ja tas ir attīstītājs vairāk, jo man tā mērķa auditorija ir attīstītāji, kuriem ir vairāk kā viena ēka, nevis tas, tad, kad vien būs viena ēka, tad atdod būvnieks visu izdarīt savā lietā, bet es vairāk strādāju tiem, kuriem pašiem ir savs kaut kāds štats, vai tur ir inženieri, vai tie tehniķi arī, vai tas viss apkalpojums, tas jau ir atkarīgs no situācijas. Un tad, ja mēs būvējam jaunu ēku, tad izzinām, kā tiek lietotas līdzinājās ēkas, kas vajag, kas nevajag. Tad tas ir standarts, kas ir jāievieš, un tad runāt jau tālāk par to, kas šobrīd neapmierina, un izrunāt vienkārši cilvēciskā valodā, parastiem vārdiem, bez inženieru vārdiem un tehniskiem vārdiem, lai neizklausītos sarežģīta situācija, sarežģīta saruna, jo bieži vien izvērās runāt par BMS, jo liekas kaut kas sarežģīts, nesaprotams, taču, ja to neizmanto nekādas nesaprotams vārds, komunikācija protokols un tā tālāk, bet vienkārši to iedod cilvēkam asociāciju, tad vienkārši arī ar jebkuru inženieri, kuram ir cits zināšanas un loģiski domājuši cilvēks, spēja atrast to vienu un to valodu. Līdz ar to tad nāk šis nodibinu attiecības ar šo cilvēku, ar kuru būs jāstrādā, kurš ir atbildīgs par šo procesu tādā veidā, lai saprastu to, ka es varu piedāvāt šo situāciju vadīt tieši procesu ar savu vai nu procesu, vai vienkārši nokonsultēt, vai izveidot uzdevumu, vai novadīt tieši procesu pieņemšanā visu tādā veidā, lai saprast, kāpēc izskaidrot. Un tas ir tādā veidā, kā es sāku, tā ir tā mana pieeja, kā es strādāju. Labi. Man ir jautājums. Es saklausīju tevi šeit divas situācijas. Pirmā situācija ir, kad viss ir skaisti un saulaini. Mēs sākam projektu, mēs nodefinējam, ko mēs vēlamies un kā mēs to realizēsim. Un tad otrā puse ir tā, kur viss deg, viss sarkanās pogas ir ieslēgtas. Un tad man tev tāds personisks jautājums, kuras situācija tev patīk visvairāk, kurām situācijām tev patīk strādāt? Kā ugunsdzēsējiem vai arī kā plānotājiem? Viennozīmīgi būtu teikt, tas melot nedaudz sev, jo ir tās situācijas, kad
ir patīkami būt tam ugunsdzēsējam, kad tu spēj tas glābiņš, kas spēj šajā brīdī pieņemt lēmumu. Un tas lēmums ir, es nebaidos pieņemt lēmumus tā ziņā, ka darīsim šādu vai darīsim šādu, izvēlēsimies šo risinājumu un darīsim tā. Savā ziņā tas ir vienkāršāk to darīt ir FTA ugunsgrēka gadījumā, jo tev nav laika domāt un tā, bet man patīk lielākoties skaidrs tādā ilgtermiņa domāšanā. Un ugunsgrēka gadījumā es šobrīd mēģinu izvairīties un saprast to, ka to, ko pakalpojumu, ko es vēlos piedāvāt, tur nav nekādas, tur nekā nevar būt steigais, jo ja tas ir, mēs tērēsim viens otru enerģiju, mēs steigsimies un neieklausīsimies, jo tur ir ļoti svarīgi nodibināt to uzticību un cieņu vienam pret otru, to cilvēku, kur strādā, jo mums ir jāciena to, ka mēs nemēģinām otru pārliecināt savādāk. Mēs uzticamies, tu zini savu lauciņu, es zinu savu lauciņu. Mēs kopā izlemjam, kā darām. Mans viedoklis ir šāds. Skaidrs pastudējam gala lēmumus, bet mans viedoklis ir šāds. Mēs cienām viens otru laiku un veidot tās uzticības tādā ziņā, attiecības, lai nebūtu, kad tur nav cieņa pret otru. Ir tas tāda interesantā lieta, ko parasti cilvēkiem mēdz patīk skatīties. Tur visādas fail video, tad man tev būs jautājums par tādiem lielākajiem faileriem industrijā. Un tad, ko tu esi redzējis pirmkārt visbiežāk? Kādas ir tādas tipiskās projektēšanas kļūdas? Un otrs vēl tāds jautājums, varbūt pastāst arī pēc tam papildus kādu no interesantiem tādiem atgadījumiem, kas varbūt pat mazliet ir komisks. Jā, tā ir interesantā daļa, un kas ir ikdiena, ko runā inženieri savā starpā par šīm situācijām. Kad standarta lieta, ko arī industrijā ir, man pateicis viens pieredzējis cilvēks, ka tajā brīdī, kad izvēlēsies kļūt par inženieri, tad apzināties, tu būsi vainīgs. Tu būsi vainīgs pie visa. Neatkarīgi vai no tā, jo inženieris cilvēks, kas veido, tāds viņam jāparedz riski, un ja viņš nav paredzējis riskus un kaut kas nogājis greizi, tad viņš ir vainīgs. Viņš arī var tikt cietumā, tāpēc tev ir inženieru diploms, tu paraksties uz tā, un tad likumiski tas arī piesaist. Jā, tieši tā, un līdz ar to skaidrs, ka visās projektēšanas lielākās kļūdas ir tas, kad lielākā kļūda tas, ka neiet ievērtēts visas lietas, ka kaut kādā momentā tiek uzprojektēts BMS, un ja tiek izmaiņas citās sadaļās veiktas, tad BMS bieži vien viņas nav nonākušas, vai kaut kas nav nonācis svarīgs, un tas BMS, teiksim, tā tiek uztverts, kā beigās viņš paņems, kas ir sanācis, un izdomās, kā mēs varam to visu automatizēt, ka neiesaist tajā visā un projektēšanas gaitā, jo lai to BMS speciālists visur tur piedalītos, tas pakalpojums maksā daudz vairāk, kā viņš šobrīd maksā tirgu. Un, jā, vislielākais ir tas, ka neuzmanības kļūdas, kad vienkārši ir ļoti, ļoti specifikācijas aplamas, kad ir no citiem objektiem, objektu nosaukums, citi ir atstāti skaidrošs aprakstos, skaidrošs aprakstā sadaļas, kas neeksistē. Copy-paste princips, jā. Copy-paste princips, līdz ar to tas jau norāda uz to industrijas sāpi, kad industrijā ļoti daudz notiek šis neiedzinoties. Es gaidu AI apraksts reāli. Jā, tas ir mans... ja kāds nepaspēs pirms maniem, tad iespējams tas būs šis, kas kaut ko tādu nonāks, jo tur var vienkārši tādā veidā atrisināt ļoti daudz šīs lietas un pārbaudas. Un ja šobrīd, teiksim tā, tas manuāls darbs, kas ir jādara, lai BMS uzprojektētu, ir diezgan milzīgs, un viņš taču galvenā lieta ir apraksts, jo bez apraksta tur var uzbūvēt pēc punktiņiem un izdomāt jebko. Un, tur ir rodās kļūdas, un tad šī aprakstā ir vismaz aprakstīts, tad pārējais jau ir risināms. Okay, bet kas ir tāds kaut kāds smieklīgākais atgadījums, varbūt, ko tu vari pastāstīt? Protams, nešēro mums kādu kompānijas vai cilvēku vārdus, bet kaut kā tādu komiskāko. Komiskāko. Komiskie vairāk ir tādi... Traģikomiskie, jā.
Jā, savā ziņā, jā, jo inženieru joki ir diezgan. Jā. Inženieru joki. Taču, kas man tāds ienāk prātā, ir. Jā, bija mums objekts, kur nepieciešams uzlabot energoefektivitāti. Ja mēs piesaistamies, ir nepieciešams veikt VMS dažādi uzlabojumi. Energoefektivitātes uzlabošanas pamats bija beigās nekāda komiska situācija, bet rezultējās ar visu to, ka iezinās situācijā, tur vienkārši BMS netiek lietots standarta situācija. Tur viss uztaisīts uz pagaidu izcinājumiem. Pagaidām uztaisīsim šādi, lai viss tikai darbojās, kur mums ir silts, un tas pagaidu izcinājums tiek visu šo laiku, un teiksim, kamēr pat ne garantijas jau ilgāku periodu vienkārši darbojās. Tālāk, jā, mums ir uzdevums energoefektivitāti uzlabot, taču, ja mēs to vienkārši būtu izmantojuši BMS, piesaistot tam speciālistu, atrodot cilvēku, kas to menedžē, tad tur viss būtu atrisinājies. Komisks nav stāsts, komisks stāsti vairāk ir traģikomēdija. Okay, es to sapratu. Interesanti. Es varu pastāstīt, ka mazliet parasti bieži vien ņem tos Rietuma Eiropas uzņēmumus un Rietuma Eiropas ēkas kā piemērus. Ja, tad man kolēģis stāstīja par to, ka viņi apciemoja vienu no tādiem lielajiem kontrolieru ražotājiem. Un viņu to foršo ofisu, kas ir super automatizēts ar labākajām automātikas iekārtām, ar algoritmiem un tā tālāk. Bet 24/7 uz 100% viss strādā. Tā, viss ir automatizēts, viss ir skaisti, bet 24/7 uz 100. Un tas bija tāds interesants. Un otrs piemērs, jau, ko es iepriekšējā podkāstā pieminēju, bija tas, ka bija otrādāk apmests grafiks. Ja? Tad sildīšana notika naktī, un pa dienu tad tika izslēgts. Viņiem paveicās ar to, ka ēkai bija milzīga inercija. Tad viņi to reāli fiziski gandrīz vai nejūta, bet to mēs secinājām, ka tur kaut kas automātikā nebija līdz galam sakārtots. Un, protams, arī bijušas tādas situācijas, kur kontrolieri ir tukši. Ja? Tātad tur nekā nav. Viņš tur ir pielikts, bet patiesībā tā automātika strādā tikai tīri balstoties uz iekšējo rūpnīcas automātiku. Bet uzlikts ir kontrolieris. Mēs esam atraduši firmu, kas to ir darījusi. Tā firma, protams, vairs nepastāv. Netiekam klāti arī tam kontrolierim, kaut gan īstenībā viņš tur patiesībā ir tukšs, tur nekā nav. Ir šādi visādi stāsti, kas ir ar to ēkas automātiku saistīti. Zini, kā kopumā klausoties, neizklausās baigi labi, vai ne, kā mums iet Latvijā. Bet kur tavuprāt mēs virzamies? Mēs virzamies pareizajā virzienā un cik gadus mēs esam atpakaļ no kaut kādas, teiksim, Rietuma Eiropas un labajiem prakses piemēriem? Kā tev liekas ar Latviju? Jā, es nevarēšu pilnīgi objektīvi to novērtēt. Nav man liela pieredze tieši tālu Eiropā. Kaut kur tas man ir pieredze tepat Baltijā, Somijā un ir kaut kāda projektēšanas mazi objekti, jā, kaut kur. Taču vairāk ņemot vērā pieredzi, kas šobrīd ir ar Eho grupu pārdošanu Nordomatika un kolēģiem, kurus ir piesaistījušies un bijuši pie mēs pabija arī Dānijā, kur parunājos. No tāda viedokļa, kad esmu reiķinājis arī kaut kāds datu centru piedāvājums iepriekš un ir pētījis cits liels projekts, kas ir, mēs esam turpat tādā ziņā, kad industrijā tā problēma, skaidrs citur ir sakārtotāka sistēma un varbūt tā sistemātiskāk tā pieeja ir izveidota, jo tas tirgus ir tādā ziņā, ka vecāks, tas tirgus ir nobriedušāks, jā, un tam tirgu ir vairāk izveidojušies gan speciālisti, gan savas iestrādes. Un tādā ziņā, ja mēs skatāmies tur, ja man jāsaka, ja mēs mēram kaut kādā gada nogriezienī, tie ir kas standarta industrijā, kas ir citur jau ievies, mums atnāk pāris 3-4 gadi. Okay, bet tas nav tik slikti. Nav. Mēs esam tur, mēs tādā ziņā esam tehnoloģiski turpat. Mums tirgus ļoti, ļoti strauji attīstās, taču, kas ir šobrīd trūkums, tie ir speciālisti, kas ir speciālisti šajā industrijā. Tā ziņā
speciālists var būt iegūstot pieredzi, kā arī ir ļoti tie Latvijas celamlauži, kas iesāk visu to industriju. Tie ir uzbūvējuši tiešām labas sistēmas, taču viņi ir vairāk tādi entuziasti, kuri darbojās un veidoja labas sistēmas no inženierijas puses, taču tur pietrūkst tas šobrīdējais, ko tirgus pieprasa. Daudz ir kā tas user experience saucamais. Un tas tur, ņemot vērā kaut kā tā ir industrija, savā ziņā tāds, ka inženierijas rīksts, tad šobrīd vēl tas nav tikai inženierijas rīksts, un tur cilvēki, kas nav inženieri, izmanto, un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, lai tas cilvēks intuitīvi arī, piemēram, spēj to ēku menedžēt un saprast, kas tur notiekās, jo inženieri ir cik ir, un ēku tās automātikas vēl arvien vairāk un vairāk un vairāk, un tā nav tik populāra niša, un viņa ļoti specifiska, un no sākuma, kā es minēju, daudz no tā baidās, tāpēc, ka liekas kaut kas nezinu, kāpēc. Man liekas, ļoti elementāra niša. No tā viedokļa, ka saproti elektroniku, mehāniku, fiziku ir visu šo salīdzinu loģisko domāšanu pieslēdz, tad tīri tas jau ir izcēls jautājums un kāds risinājums var izveidot. Man ir interesanti tas, ko es redzu, kas ir lielākā atšķirība, ko es esmu pamanījis. Un man no sākuma likās, ka tas ir kaut kāds atkal kārtējs mārketinga fufels un rebrandings, ko rietumās dara, kad viņi sauc sevi par partneriem. Ja? Tātad viņi iet iekšā ēkā ar automātiku, un viņi ir tavs partners. Un, ko tas nozīmē? Viņi uzstāda automātiku, pēc tam arī apkalpo, tālāk strādā un uzlabo. Un tā, manuprāt, varētu būt viena no lielākajām tādām atšķirībām no Latvijas, kad bieži vien tu uztaisi to automātiku un atmet, un tā būs kāda cita problēma. Ja? Bet tad, kad tu esi kā saucamais partneris, tad tā ir tava automātika, tu viņu apkalpo, tur viņi strādā. Un tas varbūt pat atrisina viņiem tādas problēmas, kas mums ir industrijā automātikas. Klasiskās ir, kur ir tāda naudas plūsmas problēmas, ir tātad gadi, kad ir projekti, ir gadi, kad nav projekti, ko darīt tukšajos gados, jāsamazina inženieru skaits. Tad, kad mums parādās projekts, mums ir mazi inženieri, mēs nevaram patiesībā tagad normāli pacelt, tad mēs dedzinām savus inženierus ārā. Bet tā, ka tev ir, ka tu esi kā ēkas partneris, tad tu, respektīvi, tev ir pastāvīgi ienākumu plūsma, ja, no apkalpošanas ēkās, un tad tu vari turēt štatos normāli daudz inženierus un iet uz šo, un tas ir tas mans lielais redzējums, kā droši vien vajadzētu iet Latvijā. Es zinu, ka jūs to darat, un par to man ir ļoti dziļš respekts par to, ka jūs tā esat skatījušies tālāk un esat viena no pirmajām Latvijā, kas patiešām uzskata to kā partnerību, nevis kā vajadzību. Ja, tā tad tiek jūs ejat iekšā ēkās, uzstādat un turpina darīt. Tā ir tāda ļoti, ļoti labā lieta. Jā, tas ir mans redzējums, kur tā lielā atšķirība ir tehnoloģijas ziņā. Man prieks dzirdēt, ka mēs esam turpat, jā, un zināšanas ziņā arī, ka mēs esam turpat. 3-4 gadi tas nav daudz, un tas arī daudz ko ēka automātikas nozarē īstenībā patiesībā nemaina. Kur mēs esam? Būtu droši vien pareizāk tev uzdot jautājumu man par to, kur mēs esam ar datiem un ar AI un vispārējo. Bet šoreiz intereses pēc gribētu zināt, kāds ir tavs viedoklis, kur mēs esam ar ēkas, tātad to otru daļu, tātad ar mākoņiem, ar datiem, ar AI un vispārējo. Kur mēs esam Latvijā? Latvijā mēs esam tajā momentā, ka mēs to vēlamies, bet mēs nevaram ieviest. Mēs tur esam. Mēs to vēlamies, mēs saprotam, ko tas dod un kāpēc nepieciešams. Jā. Un tur jau ir tas, par ko ir saruna un par ko ir tas, kur es saredzu, ka šobrīd ir industrijā jāpalīdz attīstīt, lai tālāk jau varētu šo visu arī, kas man ir redzams, ka nepieciešams visu šo analizēt, kas mums notiekās ēkās un dot balstīti uz balstītiem datiem, dot iespēju pieņemt lēmumus. Tā to var panākt tādā veidā, ka ar digitāliem rīkiem mēs esam tur, ka mēs ieviešam ēkās. Ir arī man zināms, kur nav ar jums saistība bijusi ar Intelify, taču ar citu kompāniju, kur mēs esam eksportējuši šos datus. Taču tā virzība tādā ziņā, arī kaut kā tas ir tā kā es iedomājam datus, ka tur tā virzība nekur nenotiek šobrīd, jo tie dati, jā, mēs esam iedevuši,
tālāk viņas ir kaut kas jādara, un tur baidās pasūtīties no tā par to datu, par to drošību, ja kur nedot iespēju tur kaut ko regulēt. Ja uzstrādās kaut ko pa daudz regulēs, tad tur sāks ierobežojumi. Līdz ar to tur ir nepieciešams tas, ko es šobrīd līdz ar to mēģinu panākt, ir palīdzēt arī ļaut uzticēties to, kad dot tos datus, un galvenais ir to pareizi nodefinēt juridiski arī tādā ziņā. Un mēs esam startā tur, kad tas drīz parādīsies, ka viss sāks analizēt savus datus, jo tas ir tā kā jau prasība savā ziņā, kad Jā, un tad savu veidu. mēs pieskaramies tēmai par prasībām, par likumdošanu. Un šeit vienkārši ievedot šo tēmu, man ir interesants stāsts. Mums vakar bija lekcija, kur respektīvi mēs runājam par dokumentāciju uzņēmumos. Ja? Un cik mēs dokumentējam procesu un vispārējo. Un tad tur bija tā, ka pasniedzējs teica, uztaisim tādu mazu statistiku. Ja? Paceļot rokas, tātad, kuriem ir praktiski 10% dokumentēti, visi procesi, ja, vai vispār nav dokumentēti. Protams, tur pacēla lielākā daļa rokas no uzņēmumiem, kas ir startupos un tādi jauni uzņēmumi. Tas ir skaidrs, tas ir piedodams. Un tad tā lielākā daļa, kas pacēla rokas, bija tie, kas ir dokumentējuši 30–50%. Tad puse ir dokumentēta. Bet kas bija interesanti, ka bija daļa no telpā esošiem cilvēkiem, kas pacēla, ka viņiem praktiski 100% ir dokumentēti. Un tās ir pārsvarā industrijas, un viņi kā viens gandrīz ir industrijas, kas ir augstī regulētas industrijas. Tad tās ar likumu ir regulētas, ka viņiem tie procesi ir jātaisa tā dokumentācija procesiem. Ko tas parāda? Tas parāda to, ka cilvēki ir spējīgi to izdarīt, bet tikai tad, ja to piespiež likumdošana. Ja? Tā kā man bija tāds secinājums, ja man droši vien piespies likums, tad arī mēs arī dokumentētu daudz vairāk tos procesus. Un tad tas jautājums ir tāds, vai tavuprāt likumdošana, cilvēku piespiešana mainītu šo situāciju? Noteikti mainītu, taču tas nāktos atkal kontrolēt, varbūt kontrolas vadīt, un tas būtu vairāk ķeksīša pēc, nevis kvalitīva dokumentācija, kas ir veidot, balstoties uz mērķi, tālāk to izmantot, dot izmantot kādam citam, piemēram, ja vēlas attīstīt to projektu. Jā. Tad tas nebūs kaut kādā tādā līmenī. Un skaidrs to piespiedīs, un tā dokumentācija būs lielāka iespēja iegūt kaut kādu informāciju. Labi, tad jautājums vēl ir, tavuprāt, ja būtu tagad kaut kāds kontrolas elements Latvijas valsts līmenī, un, protams, šis kontrolas elements izmaksā mūsu nodokļu maksātāju naudiņu, vai tas atmaksātos? Vai tas atmaksātos kopēji saimnieciskā līmenī visā Latvijā? Tad ir tas kontrols elements, kas kontrolē šīs ēku automātikas un to, cik labi tās automātikas tiek apsaimniekotas. Vai tas saimniecības līmenī, piemēram, uz CO2, uz enerģijas patēriņu atmaksātos? Šobrīd es teiktu nē, un tas mans iemesls, kāpēc es teiktu nē, tāpēc, ka tas BMS arī šobrīd lielākoties netiek būvēts daudz kur, kad ir ietekme par to, lai varētu samazināt kaut kādus datus, kad ir tie, piemēram, CO2, ko minēju. Un kā minēju, piemēram, citur, jā, ir BMS, taču jautājums, ko tas BMS dara, dod iespēju attālināt, vadīt un redzēt datus. Tas ir tā kā saņemt paziņojums, ka kaut kas nav kārtībā, tad tur industrijā līdz ar to ir jāizstrādā, kad jābūt ir prasībām, kad ēkās ir jābūt tam un tam, un tad izdiet likumdošanu, un tad izveidot arī kontrols mehānismu. Jā. Bet kamēr tas nav, teiksim tā, kad konkrēts rādītājs ir jāsasniedz, un to rādītājs var sasniegt, iegūst to datus no ēkas un to dodot ārā, tad tikmēr. Ok. Nobeigumā, tad noslēdzot šo sarunu, iedot kaut kādu tādu galveno padomu ēku īpašniekiem. Kas būtu tavs viens padoms, ko tu satiekot ēkas īpašnieks, tu vēlētos nodot tālāk? Nesteigties ar lēmumu pieņemšanu, līdz nav sapratne. Tieši mēs runājam par automātikas puses, par to,
kā tiks izmantot ēka, kas līdz galam tādā ziņā, kad kā tiks izmantot un apkalpot, es domāju, tādā izpratnē, jo tie ir ļoti svarīgi posmi, lai pieņemtu tos lēmumus ilgtermiņam. Tādā ziņā, kad ja mēs uzstādīsim liels prasības, nedomāsim, cik tas maksā šobrīd, bet ieguldīsim vēl naudu, tā kā tālāk viņu neattīsim, neusturēsim, tad tas bija balstīts lēmums, neskatoties uz to, ka ir balstīts uz lēmums uz tirgus. Tas, ka tirgu tas ir forši, kad ir man ēkā, tur viss skaisti, un es varu pateikt, ka man ēkā ir tas un tas. Un tad ir pasūtītāji, kas ir man bijuši no pieredzes, teikšu, jā, tā kā bišķiņi varbūt pārspīlējami. Jo nebija šī pirmās daļas, ja es pareizi saprotu. Ka nebija domāts tā kā tālāk, nesteigties, neizprotot, kas notiksies tālāk pēc tam, kad tiks uzbūvēts. Tad domāt tālāk, lielākais padoms vienā vārdā ir domāt pēc tam, kas notiksies, kad ēkas tiks uzbūvēta. Šis ir ļoti labs padoms. Tas arī tā kā no iepriekšējā piemēra par partneru meklēšanu. Ja? Tas ir ļoti labs padoms. Paldies tev, ka biji šeit, ka mums bija šī saruna. Paldies klausītājiem, ka klausījās. Un visu labu! Visu labu!